Šajā nedēļas nogalē Valmieras pilsēta atzīmē 729 gadu jubileju. Valmiera 24 jautāja pilsētniekiem, kā viņi plāno pavadīt svētkus. Vai jūs pat esat nolēmis apmeklēt kādu no pilsētas svētku pasākumiem? Jā, noteikti. Un kuri tie būs? Vai jau ir zināms? Neesmu vēl izdomājis, bet noteikti apmeklēšu. Vairāk man interesē koncerti, kur ir uz tādiem parasti uz kultūras namu un arī rītdien uz tādiem gribu iet. Tas tā, galvenokārt. Jā, un jums? Vakar es gribēju apmeklēt filmu dokumentālis, diemžēl visas biļetes jau bija pārdotas un man gāja secena. Tur uz priekšu jāskatās, redzēs. Kaut kādi plāni ir. Vai jūs paši apmeklēsiet kādu no pilsētas svētku pasākumiem? Jā, apmeklēsim. Kurus tieši? Visticamāk, kad muzikālo priekšnesumu laikam Vecpekšu parkā, kur jaunieši uzstāsies un noslēguma balli arī. Vēl kaut ko mēs neesam vēl izdomājuši. Un jūs arī, ja? Jā, un sporta pasākums viennozīmīgi. Cik ilgi Valmieras pilsētas pašvaldība gatavojas pilsētas svētkiem gaidāmajiem? Tā patiesi runājot, mēs gatavojamies no pagājušā gada septembra, no rudens. Tad, kad vasaras sezonas visi lielie pasākumi bija beigušies, tad mēs jau sākam gatavoties nākošai sezonai. Un pilsētas svētkiem tas bija pirmais jautājums. Kā vienmēr mēs uzrunājam cilvēkus, kas ir aktīvi, kas grib iesaistīties. Un arī šī darba grupa, kur mums piedalās gan jauniešu organizācijas, gan nevalstiskās, gan arī jauniešu centrs Vinda, Mākslas galerija Laipa. Un kultūras centrs, muzejs, biblioteka, tā kā iesaistījušies ir ļoti, ļoti daudz. Un, protams, tie nav vienīgie cilvēki, kas strādā, vēl ir ļoti daudz cilvēku, citi, kas dara daudz darbus. Vai pilsētas svētku ietvaros arī galerijā Laipa notiks kādi pasākumi? Jā, notiks jau šovakar, notiks 2 pasākumi. Viens būs Pilsdrupās. Mēs aicinām uz tikšanos uz Sajūtu Laipas, kur uzstāsies Kristaps Bedrīts, kas ir valmierietis un ļoti sajūtu mūzikā dzīvojošs cilvēks, un otrs ir īpašais viesis no Rīgas, kā mēs viņu saucam, Alise Joste, kas patās arī iepriekšējā gada nogalē izdeva savu solo albumu, pati raksta mūziku un pati arī izpilda savu mūziku. Un pēc tam uzreiz 9 vakarā pie mums galerijā mēs kopā ar zīmolu Vidzem Fashion prezentēsim jaunu, tā teikt, ne kolekciju, varbūt viņa vairāk kā līnija ir, kas ir patriotiski domāti tieši valmieriešiem. Un viņi arī saucās projektiņš kā Valmierai nav miera. Un vispārējais atklāsies vakarā. Varbūt kāds ir jūs novēlējums pilsētai šajā jubilejā? Atklāti sakot, īstā valmieriete es neesmu, bet dzīvoju ilgu laiku jau Valmierā. Var teikt, ka viņa kļūst skaistāka, sakoptāka un vēlētu vēl to pašu, lai vēl skaistāk būtu. Visu to labāko noteikti, lai attīstās, lai zaļum plaukst. Lai viņi kļūst vēl zaļāk, vēl skaistāk un vēl ziediem bagātāk. Un lai priecājas gan bērni, gan pieaugušie un lai mīl savu pilsētu. Paldies, un jūsu novēlējums? Bez šaubām, lai viņi, kas jau ir, Vidzemes galvaspilsētu, un lai viņi obligāti pārsit pušto nabaga Ventspili. Lai ieliek riktīgi kloķi Lembergam, jo mums boķis nav ne matu sliktāks. Mans novēlējums būtu tāds. Katrā ziņā mūsu pilsētas vislielākā vērtība ir cilvēki. Visi, kas mēs šeit dzīvojam, kas mēs šeit strādājam, mācamies. Un visiem kopā es novēlu vienkārši izbaudīt šos svētkus, labi atpūsties, visas dienas būt smaidīgiem, atvērtiem un labestīgiem. Attīstīties un uzsvaru liekot uz jaunajiem cilvēkiem, kas grib un var darīt un kuriem ir ārkārtīgi daudz ideju, ko realizēt šeit pat Valmierā. Un prieks redzēt, ka patriotisms Valmierā ir visaugstākā mērā svarīgs. Jā, svinēsim nākamgad lielo jubileju.